Komunālā pārvalde mūs informē, jā, ir ziema, bet mēs, protams, gatavojamies jau pavasarim un vasarai, un ir veiksmīgi noslēgušies sagatavošanas darbi nākamās vasaras vai nākamā visa gada, var teikt, šī gada ziedu sezonai. Un pavasarī, kā jau tas mums ir katru gadu, uzziedēs mūsu parkos un skvēros 120,000 sīpolpuķu, pārsvarā tulpes. Un vasarā savukārt visur dziedēs apmēram 60,000 viengadīgās vasaras puķis. Un komunālā pārvalde ir veikusi iepirkumus. Un iepirkuma rezultātā ir noskaidrots puķu piramīdu un ziedu trauku piegādātājs šī gada sezonai. Un to veiks Sija Sedumi dārzniecība. Tos piegādās. Un par ziedu skulptūru, puķu trauku piramīdu un puķu kastu kopšanu gan šogad, gan nākošajā gadā ir beidzies iepirkums, un uzvarētājs ir mūsu pašu labiekārtošanas kombināts, kas to arī dara visu laiku. Ja? Tās ir mūsu puķu sievas, kā mēs viņas saucam. Tā kā 2 gadus šos darbus veiks jau tie, kas to ierasti ir darījuši līdz šim. Reņķu dārzā turpinās ikgadējie koku kopšanas darbi. Ja? Tas ir, šie darbi tiek veikti ziemā, un darbi norisinās pamatojoties uz certificētu koku ekspertu atzinumu. Ir nozāģētas 3 kanādas papeles, 6 mošiem ir samazināts vainags, un 8 papelēm samazināts vainags. Jāsaka, ka šis jautājums par papelēm Reņķu dārzā ir bijis pietiekoši aktuāls. Arī no iedzīvotājiem ir saņemtas sūdzības, jo papeļu ziedēšanas laikā tas ir pietiekoši apgrūtinoši. Tā kā, pamatojoties uz ekspertu atzinumiem, arī šie darbi ir veikti. Ir arī svarīgi tas, ka šie kopšanas darbi tiek veikti pēc tam, ka koki ir novērtēti, jo tad, kad tie sasnieguši lielus izmērus un daļai ir deformēti vainagi, ir arī bieži vien, ka ir daudz sausu zaru, kas var apdraudēt parka apmeklētājus. Tā kā šie darbi tiek paveikti ziemas laikā, un savukārt labiekārtošanas kombināts informē, ka tiks uzsākta bezmaksas jauktā iepakojumu atkrituma izvešana no privāta mājām ar februāra mēnesi, un tiks uzsākt šāda atkrituma izvešana no privāta mājām, par kurām ir noslēgts līgums par dalītu vāktu atkritumu apsaimniekošanu. Iedzīvotāji ir aicināti griezties labiekārtošanas kombināta klientu nodaļā, lai saņemtu 2 speciālos atkritumu maisus šo atkritumu šķirošanai. Un šī jauktā iepakojuma maisa pēc tā piepildīšanas jānovieto pie īpašuma saskaņā ar izvešanas grafiku attiecīgās piektdienas rītā līdz 8:00 no rīta. Un, protams, arī atgādinu, ka šī jauktā iepakojuma atkrituma izvešana ir bezmaksas pakalpojums. Iedzīvotāji, kas savukārt līdz šim vēl nav iesnieguši iesniegumu par līguma noslēgšanu par dalīta vākta atkritumu šķirošanu, aicinātu to izdarīt. Laiks iet ātri, un es vēlētos atgādināt, ka tuvojas 1. aprīlis, kad ir bērnu uzņemšana, bērnu pieteikšanās skolās uzsākt mācības 1. klasē. Un atgādinu, ka tomēr ļoti būtisks nosacījums ir deklarētā dzīvesvieta. Jo skaidrs, ka priekšrocības un visa veida priekšrocības, kādu paredz domas noteiktā kārtība, mūsu saistošie noteikumi, ir pirmkārt ventspilniekiem. Tiem, kas ir deklarējuši savu dzīvesvietu mūsu pilsētā un maksā mūsu pilsētas budžetā nodokļus.
Atgādinu, ka pirmajā posmā no 1. aprīļa 7 rītā elektroniski, arī klātienē, bet to ar katru gadu veids arvien mazāk, pārsvarā visi piesakās elektroniski. Var pieteikties, ja izvēlētajā skolā mācās brālis, māsa vai šajā skolā strādā bērna vecāks vai bērna vecāks strādā par ārstu ārstniecības iestādēs, kas sniedz stacionāro un ambulatoro neatliekamo palīdzību pašvaldībā. Savukārt otrajā posmā no 15. aprīļa var pieteikties, ja bērna vai viņa likumīgā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta mūsu pilsētā nepārtraukti vismaz 2 kalendāros gadus pirms pieteikuma iesniegšanas brīža. Ja bērna un viņa likumīgā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Ventspilī, tā ir kā otrā prioritāte. Ja bērna dzīvesvieta ir deklarēta Ventspilī, un vēl nākamā prioritāte ir, ja bērna dzīvesvieta nav deklarēta Ventspilī, bet izvēlētajā skolā mācās brālis vai māsa. Tā kā tas viss jāņem vērā, un savukārt 3. posmā no 20. aprīļa tad piesakās visi pārējie, kas to vēlas. Un man arī ir bijuši šādi gadījumi, kad pie manis vērsās skolēnu vecāki un izsaka neizpratni, kā tad tā, bet viņu deklarētā dzīvesvieta ir novadā pārsvarā, un bieži vien tas ļoti tuvu. Viņi sev varbūt sirdī uzskata par ventspilniekiem, bet viņu deklarētā dzīvesvieta ir novadā, un nodokļus viņi maksā tur, bet izmanto pilsētas infrastruktūru, pilsētas skolas. Tā kā mēs šajā gadā šim faktiski jautājumam pievērsīsim ļoti lielu uzmanību, lai faktiski tie, kas saņem mūsu pakalpojumu, atlaides, pabalstus, lai tie būtu ventspilnieki, lai tie būtu cilvēki, kas dzīvo mūsu pilsētā, kas maksā pirmkārt jau iedzīvotāju ienākumu nodokli, no kura mums ir, faktiski mēs veicam pārsvarā visas mūsu darbības, finansējam kultūras pasākumus, atbalstam sportu, izglītību un tā tālāk. Lai tie būtu ventspilnieki un viņiem šādas tiesības būs. Biblioteka informē, ka datorprasmju un apmācības senioriem notiek Ventspils reģionālajā mācību centrā katru pirmdienu 11. Un tās ir apmācības tastatūras skola, kurā senioriem ir iespēja trenēties datoru tastatūras izmantošanā un bibliotekas datu bāžu izmantošanā. Sociālais dienests informē, ka ir noslēgusies iesnieguma pieņemšana Ziemassvētku pabalsti. 23. janvārī tas beidzās, šie iesniegumu pieņemšana, un minēto pabalstu jau ir saņēmušas gandrīz 6000 personas, tostarp 330 bērni, un pašvaldība šiem mērķiem ir izmantojusi nepilnus 300 000 eiro. Atgādinu, ka pabalsts tika piešķirts pilsētā deklarētajiem pensionāriem, personām ar invaliditāti, apgādnieka zaudējumu un izdienas pensiju saņēmējiem, kuru pensijas apmērs mēnesī nepārsniedza 623 eiro pirms nodokļu nomaksas. Protams, ka arī šis pensijas katru gadu tiek indeksētas. Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca informē, ka slimnīca ieviests jauns medicīniskais aprīkojums diagnostikas un ārstēšanas kvalitātes uzlabošanai. Un viena no šīm jaunajām iekārtām ļauj aptuveni stundas laikā no viena kliniskā parauga precīzi noteikt plašu vīrusu un baktēriju spektru un būtiski pātrina klinisko lēmumu pieņemšanu, īpaši bērniem, smagi slimiem un imūnpresētiem pacientiem. Imūnsupresētiem pacientiem. Šī metode samazina nevajadzīgu izmeklējumu un nepamatotu antibiotiku lietošanas risku. Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca ir vienīgā Kurzemē, kur pieejama šāda te līmeņa diagnostika stacionāru pacientiem. Un vēl viena ziņa no Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas, ka slimnīcas medicīnas bibliotēkā darbu uzsākusi jauna vecākā bibliotekāre. Piedāvā daudzveidīgu literatūru pacientiem,
no romāniem un žurnāliem līdz specializētiem izdevumiem par veselību. Pacientiem ar redzes, dzirdes vai citām lasīšanas grūtībām ir pieejams arī audiogrāmatas. Par sporta jaunumiem. Es domāju, daudz ventspilnieki jau zina, ka basketbola klubs Ventspils kārtējo reizi ir iekļuvis Užavas kausa finālā, aizvadīja otro pusfināla spēli un pārliecinoši uzvarēja RCUVF Rīga. Jāsaka, ka tas nav liels pārsteigums, jo arī jau pirmajā spēlē mūsu basketbola klubs uzvarēja ar 20 punktu starpību, arī šoreiz 99-78. Kaut kādā ziņā var teikt, ka mūsu tas zars, kamēr tikām līdz finālam, bija nosacīti vieglāks, bet visi atceras šo smago spēli ar Ogri un ar to Rausēju pēdējās sekundes metienu. Ja. Kā rezultātā mēs iekļuvām faktiski pusfinālā. Fināla spēle ir paredzēta Ventspilī, un tā notiks 21. februārī 18. Un pretī stāsies Valmiera Glass, bija komanda, kur arī ļoti labā formā un faktiski 2 spēļu kopsumā pārliecinoši uzvarēja Rīgas Zeļu komandu. Rūta Kate Lasmane ir sekmīgi sākusi šo sezonu un ASV pilsētā Fayettevillā studentu vietlietu sacensībās jau pirmajā mēģinājumā sasniedza rezultātu 13,61 m un nākamajā lēcienā to uzlaboja 13,74. Šobrīd ar šo rezultātu Kate Rūta Lasmane ieņem 2. vietu ASV studentu konkurencē un 10. vietu pasaules rangā. Tas ļoti priecē, jo mēs jau atceramies, ka Rūta diemžēl bija trauma pagājušajā gadā, tā kā viņa ir sekmīgi veikusi rehabilitāciju un atkal ir ļoti labā sportiskā formā. Un, protams, runājot par sportu, galvenais jaunums ir olimpiāde, kura sāksies Milānas Cortīnas olimpiskās spēles, 25. ziemas olimpiskās spēles sāksies šo piektdienu, 6. februārī. Delegācija vislielākā kopš Latvija piedalās atkal kā neatkarīga valsts, 68 sportisti būs, teiksim, protams, gatava. Dod jau tuvāko dienu laikā, visi tur uz turieni dosies, un 4 no viņiem pārstāv arī mūsu pilsētu. Tas ir Roberts Krūsbergs, Jēkabs Kalenda, Krūsbergs šortrekā, startēs visās 3 individuālajās disciplīnās, 500 metros, 1000 metros, 1500 metros, un kopā ar viņu uz olimpiādi dosies arī viņa treneris Kārlis Krūsbergs. Jēkabs Kalenda startēs bobslēja sacensībās, gan 2, gan 4 ekipāžās. Jēkabs izvirzīs par savu mērķi iekļūšanu vismaz labāko 8 ekipāžu skaitā. Un Latvijas hokeja valstsvienībā pārstāvēs gan Jānis Balinskis, gan Arturs Šilovs. Pirmā spēle ir 12. februārī, jaunadēļ pret ASV, 14. februārī Vācija, 15. pret Dāniju. Jāsaka, mūsu hokeisti, ventspilnieki ir, es teiktu, labā formā. Arturs, ļoti pēdējās spēlēs stabili, atvēra vairāk kā 90% no pa viņu vārtiem izdarītajiem metieniem. Komanda ar mainīgām sekmēm. Jānis Balinskis pagājušajā naktī guva atkal vārtus. Bet komandai, kas ir NHL čempioni, šobrīd neiet tik labi. Jācerē, ka pēc olimpiādas šajā olimpiskās pauzes sniegums tiks uzlabots, bet tas, ko pēdējā laikā gan piespēlē, gan gūst vārtus, kopā ar otru latvieti, kas ir viņa komandā, Sandis Vilmanis, kurš arī šonakt guva vārtus, tā kā no 3 vārtiem 2 guva latvieši, bet, diemžēl Panteris vienalga zaudēja ar 3-5. Tas tomēr parāda, ka ir labā formā. Pagājušajā naktī viņš nospēlēja rekordu laiku, kopš viņš startē NHL.
gandrīz 25 minūtes. Ja, tā kā komanda viņam uzticas, viņš spēlē pirmajā maiņā. Labā formā. Tā kā vēlēsim vislabākos panākumus mūsu sportistiem Olimpiskajās spēlēs.